esmu Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes socioloģijas studente. Un man jāatzīstās, ka tas, par ko es šodien runāšu, tas varbūt izklausās ļoti, ļoti spēcīgi. Tas nebūtu tik traki nav. Es esmu tikko sākusi veikt absolūti empīrisko darbu pie savu maģistra darbu. Un tās būtu tagad tās pirmās induktīvās iestādes. Bet pamatojot, kāpēc noteikti Dānijas piemērs, tad jābūt ar to, jāsāk ar to, ka man bija iespēja iepazīties ar Dāņu vispār uzskatu par kooperāciju kā tādu, un googlējot un meklējot izrādās, ka šis jēdziens nāk no viņiem, šī ideoloģija kā tāda viņiem ļoti izplatīta, tā radusies 19. gadsimta vidū, sakarā ar liberālismu un apgaismības ideju izplatīšanos lielu lomu spēlēja vispārāk Grundtvigs, kurš dibināja tautas skolas Dānijā. Un šodien tautas skola absolventi, turpmākie lauksaimnieki, jutās ļoti iedrošināti un vēlējās kļūt patstāvīgāki un atbrīvoties no kundzības un apvienojās mazos piensaimniecības uzņēmumos, kooperatīvos. Un šī ideja nepalika nepamanīta. To pēc kādu laiku aizņēmās arī vietējo mazo ciemu iedzīvotāji, kas laiku pa laikam mēģina sanākt kopā kādā no telpām ciemā un parunāt par vietām, kas viņuprāt ir svarīgi un ko viņi uzskatīja, kas ir kopīgi jādara. Un šeit varbūt es gribētu pastāstīt par savu izpratni par jēdzienu kopienu. Vispār, mēs, protams, kā jau tikko arī minēju, ka kopienu var raksturot ļoti daudz, kas tā var kopīga valoda, kopīga izcēlesme, kopīgi vēsturiski notikumi pārdzīvot. Bet tās ir arī kopīgas intereses, un kopīgas intereses varbūt ir kādas. Un es esmu pieņēmusi savam darbam un savam darba ceļam definīciju, kad kopiena raksturo kopīgas intereses par noteiktu vietu. Jā, un attiecībā uz šo Dāņu savulaik uzskatu par kopienu un kooperatīviem kā tādiem, kad Richards Jenkins ir teicis, ka tieši attiecībā uz Dāniju, ka tas, ar ko šie cilvēki tur nodarbojās, ka viņi tā kā radīja, atražoja un izplatīja sociālo kapitālu. Un sociālais kapitāls, protams, ir kontakti. Kontakti ir komunikācija, vienots interesi, kaut kāds viedokļu apmaiņas, tad mēs varam uzskatīt, ka tā ir kopiena. Tātad, nedaudz precīzāk par vienu no kooperatīvu apakšveidiem, kā kooperatīviem mājokļu Dānijā. Teorētiski un arī praktiski to izpausmes ir tāds, ka cilvēki, kas dzīvo šādos iedomājamies daudzdzīvokļu māju, cilvēki, kas tur dzīvo, viņiem nevis šis dzīvoklis pieder, bet viņi ir samaksājuši par iespēju izmantot daļu šīs te mājas. Tātad visi cilvēki, kas tur dzīvo, viņi ir nevis atsevišķi dzīvokļu īpašnieki, bet viņi ir lielās mājas kopīpašnieki. Un līdz ar to arī viņiem ir tiesības pieņemt un iesaistīties dažādu lēmumu pieņemšanā par to, kas attiecās uz šo te māju un te pieguļošo teritoriju. Tas ir izteikti demokrātiskas organizācijas, tā varētu teikt, šie te dzīvokļu kooperatīvi vai arī mājokļu kooperatīvi. Tie neobligāti ir dzīvokļu mājas, tās var būt arī noteikti slēgta teritorija, kur atrodas vairākas privāti mājas, bet iedzīvotāji reizi dienā vakarā sanāk un vakariņā un lemj būtiskās lietas. Tas, ko cilvēki dara, viņi, protams, maksā īri, bet viņi nevis maksā īri, lai kāds par to pelnītu, bet viņi maksā mājas labklājībai. Tātad šis te maksājums ir nevis kādam atdot naudu, bet mēs visi maksājam, lai mūsu mājā būtu labi, lai mēs varam justies droši un lai mums būtu jumts virs galvas un logi un tā tālāk. Un kā rakstā Dāņu antropoloģa Maija Hojer-Bruna, kurš to jūs citēt, viņa savu disertāciju pabeidza šogad un 12. gadā.
Un 11. gada rakstā viņi saka, ka veicot savu darbu, viņi sajūta, ka šīs kooperatīvie dzīvokļi bieži vien ir otra nozīmīgākā sociālā vienība aiz nukleārās ģimenes. Tātad tiem ir ļoti liela nozīme. Šī kooperatīva un to kopienu un šīs sociālās attiecības, kas tajos veidojās, ieņem ļoti lielu lomu. Kas ir nukleārā ģimene? Nukleārā ģimene. Vienkāršā nepaplašināta ģimene, tad ir tēvs, māte, bērni. Nu, ir 4. Vismaz 2. Tas ir, jā. Bez vecākiem, jā. Tā jau vajag paplašinātā, jā. Tas atsāk. Tad šis ir dzīvokļu kooperatīva piemērs, kur es apciemoju šonedēļ, otrdien, bija ciemos, un viņiem ir vairākas kārtņu telpas, un jā, tas tā, lai jūs redzētu, apmēram saprast, kāds izskatās, cik var saprast. Un interesantais ir tas, ka viņiem ir mazs pagalmiņš, kur viņiem ir kolektīvās noškas bērniem, ko viņi lemj, vai vajadzētu vēl kaut ko tur uzlabot un tā tālāk. Viņiem ir ļoti stingri nosacījumi. Tātad fonā ir šīs riteņu nostādnes, es domāju, ka riteņus drīkst likt tikai un vienīgi tajās nojumītēs. Atkritumu un vēlreiz riteņu nostādnītes. Viņiem ir vasarās darba balītes vai darba nedēļas nogalas, kad reizi vasarā, kad cilvēki sanāk kopā, lai veiktu kaut kādus kolektīvu veiktu darbus. Viena puse tam ir tā, ka var ietaupīt ļoti daudz naudas, nemaksājot meistariem par kārtu pārkrāsošanu vai krūmu izciešanu vai jebko, kas ir darāms. Bet kas parādās intervijās, kuras es veicu intervijas ar divām sievietēm no šī kooperatīva, kurš skaitās visai liels, jo viņiem ir 80 dzīvokļi. Būtiskākais ir būt kopā, būtiskākais ir darīt kaut ko kopā. Un, lai sekmētu to, lai cilvēki nāk kopā, viņi nevis sodu maksāt tiem, kas neievedās. Viņiem ir arī kolektīvā veidas mazgāšanas sistēma, un ka šis ir ļoti interesanti. Jūs redzat, ir režģis, augšā ir mēneša dienas, un apakšā, tad varam redzēt, bildi ir nogriezis, tur ir stundas, un tad, kad kāds grib mazgāt ragi, viņš iekarina atslēdzi iekšā. Kas man liekas ir tāds ārkārtīgi simpātisks kopā dzīvošanas, kas, man liekas, ļoti parāda to, cik tā sociālā uzmanības ir nozīmīga. Un tad es nonāku līdz manam Mārpas gadījumam, vai nepieciešams paskatot, kāpēc Mārpa, tāpēc es tur esmu uzaugusi un redzējusi, kas viss noteikti zināt, kas tur ir noticis pēdējos gados. Un tad tur arī ir viena ļoti konkrēts daudzdzīvokļu māju rajons. Es droši varu saukt vārdā, ja es viņu ierakstīju kopumā veco zonā. Un viņiem ir biedrība. Man uzmanību piesaistīja pagājušajā Mārpas novads veica attīstības plāna fórumus ar iedzīvotājiem. Un tad viena sieviete minēja, ka jā, viņi mēģinājuši piesaistīt līderu programmas fondus, lai veiktu apzaļumošanu. Un reiz, kaut ko iedzīvotāji dara, kaut kas viņiem interesē. Un izrādās, ka viņam ir veco kaimiņu biedrība, un tad tā interese tāda paskatīties, kā viņi funkcionē. Un, ja pieņemam šo Dānijas variantu kā utopisko un lielisko teorētisko pielīdzināmo, kā tad viņiem ārkārt iet. Nu, tas, ko es saskatīju, veicot intervijas un arī pauzot nedaudz, principā abiem kopīgs, ir tas, ka būtiskākais uzdevums gan šai te Kopenhāgenas dzīvokļu kooperatīvam un tā valdei, gan arī veco zolu biedrībai ir apsaimniekošanas jautājumi. Ja Dānijas kooperatīviem tā ir vienkārši ikdiena rūpēties par to, lai mājā viss notiek, tad tas, kāpēc ir dibināti veco zolu kaimiņi, ir neapmierinātība ar apsaimniekotāju. Kā rezultātā aktīvie iedzīvotāji savācās, nodibināja biedrību un izgāzu pāris, kā jau pats stāstīja šī valsts priekšsēdētāja pāris, ka tās nesmuļas gadījumus, ka viņiem to mēģināja pielikt jau pieturu projektu attīstītāju pietuvinātu firmu, kas tur nesniedz labu pakalpojumu un prasīja daudz naudu par to.
viņi nebija apmierināti, viņi izvēlējušies, kurš šobrīd ir savā labu apsaimniekotāju. Principā tā ikdienas komunikācija arī noris pārsvarā ar apsaimniekotāju, bet tomēr valdē ir šie biedrība ir tāda starpnieku funkcija starp iedzīvotājiem, kuri nāk pie biedrības, un tad viņi iet pie apsaimniekotājiem. Atšķirībā no Dānijas gadījuma, protams, Veco zonām ir absolūts privāta īpašums vai dzīvokļu īpašnieku biedrība, bet viņi plāno iegādāties katru māju, kas ir palikusi plānot projekta izstrādātājiem vai savas to paturēšu īpašumā. Un viņi tagad plāno kā biedrībā atpirkt šo katru māju, jo viņiem esot augstākais tarifs Rīgā, un viņi uzskata, ka, ja viņi atpirkt šo katru māju sev, viņiem nebūs jāmaksā īri, līdz ar to gāzes tarifs būs daudz zemāks. Kas man ļoti pārsteidza, jo tas ir tāds ļoti izteikts pēc Dānijas skatījuma kooperatīva variants. Abās gadījumos ir biedrības un ir vēlēšanas. Atšķirības tik tādas, kad attiecībā, kas saistīts ar likumdošanu, kā Latvijā likumdošana nosaka to, ka ir jābūt šim vispārīgiem kvorumam. Ja ir 100, tad jābūt 51. Turpretī Dānijā viņam ir absolūtā demokrātijā. Ja no 18 mājām aktīvas ir 20, tās 20 drīkst pieņemt lēmumus un balsot, un ja pārējie 60 nāk iebilst, tad nebija paši vainīgi. Un varbūt atšķirības arī aktivitātēs to mērogā. Tad ir šis stāsts par, ja Dānijā viņi grupējās par māju, un tad ir pilsētas nosacījumi, kad pilsēta ir ielu un kas notiek ar fasādēm un tā tālāk. Tad Vecozolē viņiem bija ļoti interesants stāsts par žogu un apzaļumošanu, kad viņi gribēja veikt šo te apzaļumošanu, piesaistīt līderu fondu, lai apzaļumot savu pagalmu. Un tad viņi gribēja šo žogu tur apkārt, bet žogu viņi nedrīkst ielikt veselo dzīvokļu mājas, iedomājot uz 8 laikmatās mājas, vismaz ir kaut kāds 4 stāvīgs, kā 75 dzīvokļu. Bet tad viņi sapratuši, ka tomēr nāk cilvēks, mums parks ir ap mājām, nāk cilvēks skatīties, un leģis ir kā visiem. Tad tas mērogs ir nedaudz plašāks. Kāpēc šāda kopiena veidošanās ir būtiska un var sekmēt attīstību? Būtiskākais ir tas, ka tā aktīvā iesaista. Cilvēki iesaistās viņi, un tas nav tikai attiecībā uz vietu vai pašu telpu, tas ir vispār šī te dod cilvēkiem iespējas rīkoties, ietekmēt kaut ko. Un, kā saka Maija Voja-Bruna, ka kooperatīvs, tas varētu būt kā ekvivalents pielīdzinās valstī, ka tur ir tās mazās demokrātijas iekšā, ka cilvēki caur... Es uzdodu jautājumu, vai tas varētu būt kā spēļlaukums, zinot, ka George Herberts Mīts, viņam ir šī teorija par bērniem, kas spēlēs mamās tētos, un kā viņi iemācās savus lomus, un tad vai šāds kooperatīvs ir mazs spēļlaukums, lai iemācītos, kā mēs funkcionējam lielajā valstī. Kad mēs ievēlam savu valdi, mums ir budžets, mēs maksājam budžetā nodokļus, māju nodokļus vai jebko, ka mēs no tā kaut ko iegūstam. Jā, es domāju, ka kopīga problēma risināšana sekmē komunikāciju. Cilvēki saka, ka to domāt, viņi tur saliedētāk, un tam ir tāds nedaudz tālāka ietekme, tā sapņēs sagoties uz to visu. Jā, bet, būtiski saprast to, ka arī paši dāņi sāk kritizēt šo te, vismaz sievietes, kuras es intervēju, disertāciju, kuras lasīju, to, ka cilvēki kļūst aizvien individuālistiskāk, viņi saka, mēs paliekam aizvien bagātāk, mēs varam visu nopirkt, un mums vairs nebūtu iesaistīties tajā visā. Kamēr es biju, ka Latvijas gadījums atkal pretējs, tā naudas nav tik daudz, un tad katrs atkal domā par sevi. Tā vispārināšana, bet